Muzejā. Izklausās romantiski un noslēpumaini, vai ne? Bet nakts tehniskajā apskatē, kā tas izklausās? Lai arī kā tas izklausītos, bet tas bija jauki. Pagājušajā gadā Rīgā, Antenas ielā, pirmo reizi notika pasākums tehniskās apskates nakts, kuras laikās var apskats mājas brauc vairāk kā 600 auto. Šogad augusta beigās viss notiks atkal. Mazliet saudabīgi, ka tā pati tehniskā apskata naktī pēkšņi visus interesē. Taču, ieskatāmies pasākumu programmā rūpīgāk, var jau tos cilvēkus saprast. Jo bez ierindas tehniskās apskates tur bija tik daudz interesantu lietu, un pie tam, ja visu dienu jāstrādā un nav laika, nav jau slikti atbraukt uz apskatu naktī. Šogad arī tāpat kā pērn paredzēti visādi izklaides un informatīvie pasākumi tehniskās apskates nakts apmeklētājiem. Pagājušajā gadā naktī varēja veikt arī auto diagnostiku, kā arī iepazīties un piereģistrēties e-pakalpojumiem. Jaunieši varēja noskaidrot, kādām prasībām jāatbilst paša pārbūvētam auto. Sirmāk vīri varēja uzzināt visu par vēsturiskā spēkrata statusu iegūšanu savai mašīnai. Jā, vēl bija arī mūzika, gaismas un vārēns priekšnesums no paša labākā mototriku meistara Jāņa Rozīša, kurš vakar gaitā 3 reizes pulcē pilnu apskats laukuma perimetru skatītāju, kuri tā vien šķiet tieši šī priekšnesuma dēļ vēl nebija aizgājuši gulēt. Mēs gribējām vairāk kontaktēties ar saviem klientiem, autovadītājiem, bet tas laiks ir diezgan ierobežots, jo mēs jau ikdienā strādājam no 8 rītā līdz 8 vakarā, sestdienām strādājam no svētdien. Tā radās, par cik tā muzeja nakts un vēl tā gāja, tā doma aizgāja, ka varētu arī pēc 8 rīkot. Lūk, tā kā pērn pirmais pasākums aizgāja ļoti labi un ar milzīgu atsaucību, šogad tehniskās apskates nakts notiks atkal. Pašās augusta beigās, 29. datumā, naktī uz 30. augustu. Piebrauciet, ja sanāk, būs lustīgi!